Šajā video kopā risināsim matemātikas uzdevumus, kas palīdzēs sagatavoties Rīgas valsts ģimnāzija apvienotiem iestāju pārbaudījumam matemātikā 6. klasē. Apskatīsim iepriekšējo gadu uzdevumu piemērus un soli pa solim iziesim cauri to atrisinājumiem, lai tu ne tikai zinātu pareizo atbildi, bet arī saprastu, kā līdz tai nonākt. Ja gatavojies iestāju pārbaudījumam, šis video ir tieši tev. Sāksim! Uzdevumu risina matemātikas detektīvs Cipars. Šī ir veidaļas uzdevumi, un šeit ir uzmanīgi jābūt ar to, ka uzdevumus risināt tūlītēs katru uzdevumu, tam atvēlētajā vietā norādot visas darbības. Vēl eksāmenā jums īsti nav paredzēts papildu lapas un piezīmju lapiņas, tāpēc visas darbības jums ir jāuzrāda turpat pie risinājuma. Tātad šajā gadījumā es novilkšu tādu svītru, kas man atdala risinājuma daļu un saistīto pierakstu. Pirmais, par ko es tikšu skaidrībā, kādā secībā es izpildīšu darbības. Protams, ka pirmās būs iekavas. Tātad pirmā darbība būs reizināšana iekavā, un otrā darbība ir reizināšana arī iekavā, jo tās nav savā starpā saistītas, es katru atsevišķi varu izpildīt. Un tātad es pārējās izteiksmes vērtības un darbības šeit norādu un pārrakstu. Un tātad man būs iekavā šie te divi rezultāti, un atstāšu vēl neizpildīt arī dalīšanu. Varēja arī to pildīt. Tātad pirmā darbība sareizina ar 100. Ar 100 reizinot, ja neesam droši, varam reizināt stabiņām. Nulles gan tad rakstam malā, bet vispār komatiņš pāriet par diviem cipariņiem pa labi. To mēs tūlīt arī redzēsim. Tātad šeit ir aiz komata 3 cipari, tātad tūkstošdaļas. Arī rezultātā ir jābūt tūkstošdaļām, jo reizinātājs ir vesels skaitlis. Un attiecīgi 82,5. Tālāk reizinot otrā darbība 2747 ar 0,03, tātad reizināšanā mēs rakstam beidzamos ciparus vienu zem otru, izņemot, tā kā ar 100 reizinot nulītes varam rakstīt drusku tālāk, lai ar tām nulēm nav jāraksta divas rindas, un sareizinam, ignorējot komatiņus. 21, 2 prātā, 12 uz 2 ir 14, 1 prātā, 2, 1, 2, 2, 2, 3 reiz 2, 6, un uz 2 ir 8. Un tātad attiecīgi mums ir šeit vesels skaitlis, bet te ir 2 ciparais komati, tātad 100 daļas. Reizinot ar 100 daļām veselu skaitli iegūstam 100 daļas. Tātad 82,41. Un tagad es varu pildīt divas darbības attiecīgi nesaistītas. Tas ir iekava būs 3. darbība un dalīšana būs 4. darbība. Pārējo es šobrīd pārrakstu, jo šīs te darbības saskaitīšana es pildīt nevaru. Tātad 3. darbība no 82,50, tātad drošības pēc varam vienmēr rakstīt vienādu ciparu skaitais komatam. Jāizņemās, būs 9, 4 minus 4, 0, un iegūstam 0,09. Un 4. darbība ir attiecīgi dalīšana, tātad izpildu dalīšanu. Pirmkārt, 42,3 dalot ar 0,5. Mums dalītājā ir viens cipars aiz komata. Parūpējamies, lai ir vesels. Tātad abus skaitļus varam pareizināt ar 10. Abus pareizinot ar vienu un to pašu skaitli. Dalījums nemainīsies. 42, 8 reizes piecinieks ieiet. 8 reizes 5 ir 40. Tātad atņemot būs 2. Nesu 23 būs 4 reizītes, tātad 20. Paliek vēl 3. Tātad varu pielikt šeit vēl nulīti klāt. Atlikums būs 3 un 0. Un 30 dalot ar 5 attiecīgi ir 6. Bet šeit ir arī paņēmuši ciparais komati. Mēs ieliekam arī šeit komatiņu. Dalījums ir 84,6. Dalījumā, ja neesam pārliecināti, varam pārbaudīt. Sareizinam 84,6 ar 0,5 vai ir 42,3. Un tagad mums ir jāizpild vēl viena dalīšana, tātad tā būs attiecīgi 5. darbība. Un tikai tad mēs varēsim saskaitīt un attiecīgi atņemt 84,6. Tātad panākam, ka mums dalītājs ir vesels skaitlis. Šoreiz abi skaitļi ir jāreizina ar 100. Tātad 540 dalam ar 9. Reizinot ar 100 komats paiet 2 cipars pa labi, skaitlis palielinās. Un mēs iegūstam 6 reizes 9 ir 54, un tātad dalījums ir 60. Ierakstīšu 60,0. Un saskaitot abus skaitļus, tātad būs jau 6. darbība.
un pēc tam attiecīgi atņemot būs 7. darbība. Saskaitu. Protams, varam izpildīt galvā. Ja galvā pildam, tad rezultātam darbību papildus nav nepieciešams rakstīt. Mēs iegūstam 84,6. Un 7. darbība ir šī atņemšana, ko, protams, varam izpildīt galvā, un rezultātā iegūstam 0. Paldies, ka skatījies šo video! Ja tev patika, neaizmirst nospiest patīk un abonēt kanālu, lai nepalaistu garām jaunus video. Tiekamies nākamajā!